Jā. Štāti. Nu, un tad tu nomoc tur līdz padzīvo pa turieni. Kas tajā brīdī notiek vispār štatos tāds globāls? Kā tu to atceries? Kurā gadā tu aizbrauc? Tas ir... Bāc, es pat tagad neatceros, kurā gadā. Bet, 2000. Jā, tagad 10. Pagaid, mēs runājam 95. kaut kāds. Nē, pagaida. Nē, es aizbraucu uz turieni, ka bija, man liekas, 99. 99. Jā, 99. Kaut kāds Klintons tur pie stūras droši vien, vai ne, tajā brīdī? Es tikai atceros, tad, kad es sāku pievērst uzmanību, tad, kad bija lielākās kampaņas, bija Bušs nāca iekšā, vēl Džordžs Bušs bija, bet īstenībā ļoti interesanti, ka tu paskaties, atklāt sakot, es baigi politikā dziļi tur negrimstu tajā visā iekšā. Mans cietais disks smadzenē ir konkrēti uzbūvēts konkrētām lietām un mēģināt mazu flešku atrast vēl kaut kādām lietām un pievērst uzmanību ļoti sarežģīti. Bet ko es esmu novērojis tā kā no malas, viena no lielākajām kampaņām dzīvē, ko es redzēju, vismaz tajā laikā, kad es biju štatos, kad Obama gāja, tā kā iestājās politikā un tā kā viņš parādījās, tur visi brauc, tur es neesmu uz 4 amerikāņu karogi, tur uzlikt uz mašīnām, plīvo uz kapota, tiešām tur širms aiziet ciet dažiem, un tu to redzi, un katrā štatā viņi, protams, balso par citiem cilvēkiem, un tur ir crazy. Tas viņiem ir tagad tāds nacionālais sports. Jā.